Kā vienu no lielākajiem projektiem realizētiem mēs varētu pieminēt veloceliņu izbūvi. Mēs gribētu uzsvērt to, ka veloceliņus mēs būvējam ar tādu domu, lai pēc iespējas vairāk noņemt satiksmes dalībniekus no ielām un tie pārvietoties pa veloceliņiem gan velobraucēji, gan gājēji, gan arī šobrīd tik pretrunīgi vērtētie arī elektroskrējēji. Veloceliņu infrastruktūra mums šobrīd ir ļoti labā stāvoklī. Kopumā tie ir 70 km aptuveni izbūvēti. Un arī šogad mēs izbūvējam vēl klāt 1,2 km. Un līdz ar to varam uzskatīt, ka veloceliņi ir viena no panākuma atslēgām, kādēļ ir tāda drošība uz ielām. Esam saņēmuši daudz pozitīvus komentārus pēc šī indeksa iegūšanas, bet jāsaka godīgi, iedzīvotāji ir tādi, kuri prasa vēl un vēl. Ļoti vērtīgi šogad bija iedzīvotāji ierosinājums pārbūvēt un pārveidot satiksmes kustību Krišāna Valdemāra un Vasarnīcas ielu krustojumā. Protams, ir plānos vēl arī labiekārtot atsevišķu ielu posmus, kuros šobrīd vēl saskatām tādus gan veicams uzlabojums labiekārtojuma ziņā, gan arī satiksmes drošības jomā. Man patīk tā drošība, kas ir, kad es tiešām varu pa pilsētu staigāt vai braukt ar riteni un justies droši, kas arī, ko svarīgi ir izcelt, kad šī lielā kilometrāža, kas apvij pilsētu, respektīvi arī nedaudz izbraucot no pilsētas, ir viegli un droši. Progress vienmēr ir novērojams. Tas man ļoti patīk. Es redzu, ka ir ļoti daudz kaut kādu uzrakumi. Tas nozīmē, ka man ir prieks, ka pilsēta tiek visu laiku pie tā strādāts un ka mēs jūtamies šeit droši un tīri un patīkami.